un nav nevienam laika, un es saņemos un skatos un paņemu spieķu rokā, un tad es tā eju, tā braši eju, ka man ir spieķis rokā, tad man ir kur pieturēties, jā. Un tagad sniegu, un viņa puš, un sāls, un es nezinu, kā tas ir. Un es katru dienu klausos laika ziņas, vai es varēšu, vai es nevarēšu aizbraukt uz tiem kapiem. Tas man ir ļoti daudz, jo mēs kā tai dārzā pieraduši rošinātās pa tās zemes, un tagad gribās paskaties, vai kaut vai šitai kastē iesēt sēkliņu, vai uz balkonu es iesēju. Nu, tur ir augstas, ja nes te iekšā te siltums, tomēr tam sēklām vajag vairāk, ātrāk. Un kā viņš savus vecākus paskaties, pie kāpiem es te nofotografējuši, noliktu pretējā stūrī pie viena koka to fotoaparātu un kā pie tiem kapiņiem esam nofotografējušies. Un tagad tas krusts nav, jo viņš jau pučiski jau satrūdēja. Plāksnīti tagad tur ir, bet kad tie lielie zari un tas milzīgais koks priekšā, es vairs netiku garām. Paskaties, ka mazais jāmītis. Jā. Un cik liels, un cik ātri ir izaudzis. Nu, zini, tad es padomāju, tad jau laikam ir tie gadi tik daudz pagājuši. Paskaties, viņš jau tāds ziķerīgs puisis bija, tāds ziķerīgs bija. Māja atkal tā nopietni skatās, bet viņa tik smuki tie matiņi apgriezti. Un te māja maziņa, un tētis tik priecīgs tomēr par katru tādu bērniņu. Nu, šitā bildīt arī taču tik sirsnīga. Ļoti, jā. Es viņu negribu atdot, es nezinu, vai jums ir, vai jums nav, citreiz paņemsiet. Nu, tik sirsnīgi viņš smaida pret māju, un māja skatās arī. Jūt viens otru tā labvēlīgi. Nu, paskaties, kā tas Jānis arī ir izaudzis. Un tagad māja tādā sajūsmā, ka to mazo es rīt vedu uz Mateja draudzi, kaut kur kādā bērnu tādā sajietā, ticīgā sajietā. Vīlandes draudze. Es tādu neesmu dzirdējis, māja visu laiku par to Mateju runā. Visu laiku par to runā. Un tad es dzirdēju pa radio, pa televizoru, kad grib nokristīt to bērnu. Bet mācīs atbildēja, ja paši vecāki nav kristīti, tad viņi nemācīs arī to bērnu izaudzināt pa kristīgu cilvēku. Tātad arī mācīs nekrista tādu, kad vecāki nav paši kristīti. Visus senos rakstus, visas krāsas, visu vajadzēja to pasniedzējām pasniegt tā, lai pasaprot un attīsta gaumi un ētiku un dziedāšanu mums mācīja, un ētiku obligāti mācīja. Un cik tur ir ļoti labi uzrakstīts, kā tev ir jādzīvo ar savu goda prātu, ar savu godu. Jāatkārto tas, kas ir iepriekš bijis. Nu, tas jau vien parādā, ka tas taču ir pa vienam diedziņam, viss ir salikts kopā krāsas un musturs un sadarība ar musturiem, un tā jau ir tāda laba kompozīcija izdevusies. Nu, pasties, taču ir ļoti daudz domāts, lai viss ar viens ar otru saskanētu, lai veidotu visu kopēju rakstiņu. Šitais nieka mazais zaļais rakstiņš, paskat, cik viņš skaisti izskatās, Šito sauc par rozīšu rakstu. Uz 4 paminām uzlika tās nītis, sakārtoja tā, lai katru paminu atsevišķi zinātu, kas,
Ko tā pamina veido, kāda raksta daļu viņa veido. Te 1, 2, 3, 4, varbūt 5 paminas. Katra pamina veido tādu šķirtni, ka ielaiž audu iekšā, viņš veido to rakstiņu. Nu, izlas šito te, nu es varu lasīt un tu vari sajust, kas ir māte un kā viņš to attēlo. Tas ir kaut kas. Es savus spēkus Dievijai Latvijai sakarā ar jūsu prātu. Ja te ir rakstīt līdz, kas šo valdības dāvanu novēlam dzīvē sekot visām labām atziņām no, bez brīles es tā nevaru tekoši izlasīt, bet šitas taču skaists novēlējums ir. Bet vai te gada skaitlis ir kaut kur? Nu šitā te bilde arī, zin, te jau saka, kā viena glezna, Redzi, tajā pašā reizē, kad tas fotogrāfs tur staigāja, viņi skatījās kādu audumu priekš to paklāja, priekš tā Ulmaņa baznīcas vēlēties. Un es moči atteicu, nevajadzēja man atteikt. Tā tu būtu vēstures grāmatās. Bet akadēmijas vēsturēs esmu ierakstīta. Vienreiz man blakus apsēdās viena katedras vadītāja, pie kā Kadija tagad mācās tāda diezgan plaša mēroga. Nav tikai ekonomisti vien, bet tur ir kaut kas vairāk. Un tā viņa teica, es jūs pazīstu, viņa teica, jūs akadēmijas vēstures grāmatā jūs uzvārds. Tiešām arī rādio teica, ka tagad vīriešiem ir jāizgrez no savi klēts jumti, tautas dziesmās dziedāja, vai te es dzirdēju, vai kur, ka jāizgrez no klētiņas, kur saber visus graudus, labību, jāizgrez no jumta, ne jau tikai ar šitām mākslīgajām vatēm. Redz, kur ugunskrusti un taisni, kā viņi veidojās pēc tā kustības. Redz, tas. Un viņš griežās un tā veidojās tā zīme, jā, griežoties. Jā. Tas ir ar to jāsāk un pieliec vienu kāsīti, pieliec otrs, trešais jau prasās, ceturtais prasās un neviens to neapstrīdēs, ka tas ir vācu ugunskrusts. Jo tāds ar latviešiem bija. Un tagad pasaulīti tik ļoti to ciena un vērtē, un dziesmas komponē par saulīti, un visādi veidojumi par saulīti tiek jau, es saku, tā pacietība un akurātība, bet tas jau manā mūžā noderēja tik ļoti, ka man nevajadzēja nekādas speciālās augstskolas, lai es varētu strādāt ar tik atbildīgu darbu kā kasē, kur jau 1000 cilvēki, kas jāapkalpo bija. Jā. Tā gribētos uz kapiņiem vienreiz atkal aizbraukt un nogrābstīt kaut ko. Nav laika un vienas neutrošanās, vai es varu. Paskaties, te arī ir viņš abi tēvs un māte. Redz, te ir tie 3 brāļi, kas vienmēr te dominēja, kas visu laiku te vienmēr bijām kopā, braucam tā uz Rīgu un šitais,
būvēju māju. Tagad es esmu pilnīgi tā pārliecinājusies pati par sevim, ka es arī esmu izvēlējusies pirmām kārtām, lai man būtu skaista māja, un Dievs man deva tik labu cilvēku, kad es nekur neredzu tādu. Un tagad es pilnīgi esmu tādā nosējusies sevi ar tādu apziņu, ka mēs ar tēti esam dzīvojuši pēc labākās sirdsapziņas, strādājuši un godīgi bijuši līdz pēdējā. Paskaties, cik skaistas bildes, un es esmu tik ļoti apmierināta ar savu visu tavu dzīves gaitu, tik ļoti apmierināta, kad es neko citu labāku nemaz nevaru iedomāties un negribu.